Tātad pastāstīšu par to, kas ir nepieciešams, lai uzzīmētu pilnīgi bez maksas augstas kvalitātes orientēšanās karti. Pa lielam tas ir paredzēts iesācējiem, tas ir paredzēts cilvēkiem, kuri vispār neko nesaprot no tā, kā tas viss darbojās un kā tas notiek. Tātad pirmais, kas mums būs nepieciešams, tas ir tāda programma QGIS. Ierakstam meklētājā QGIS, un tur ir piedāvājums lejupielādēt, atveram. Un es ieteiktu pēc savas pieredzes ielādēt nevis pēdējo versiju, ko viņi piedāvā, bet ielādēt stabilo versiju. Šeit ir rakstīts, vai jūs meklējāt stabilo versiju. Jā. Nospiežam šeit un veicam lejupielādi. Un kamēr viņš lādējās, tikmēr es parādīšu, kur varēsim atrast programmu, kurā tieši mēs zīmēsim karti. Un tā ir Open Orienteering Mapper. Mēs izmantojam Open Orienteering Mapper. Tā ir bezmaksas programma, un viņu var ielādēt tajā mājaslapā. Un kas ir pozitīvs šai mājaslapē, kas man ļoti patīk, tas, ka, lai jūs ieiesiet no jebkuras savas ierīces, viņš piedāvās jums uzreiz tieši to versiju, kurai ir nepieciešama jūsu versija. Jūs ieiesiet no Windows, viņš piedāvās Windows, jūs ieiesiet no Android, viņš piedāvās jums Android versiju, lai pielādēt. Jums nav speciāli jāmeklē kaut kādu savu versiju, jūs neziniet ko. Tad viss ir ļoti vienkārši. Bet, ja jūs vēlaties redzēt visas versijas, kādas ir pieejamas, un tad var ieiet šeit, apskatīties vairāk lejupielāžu versiju, variet ieiet šeit un paskatīties visu, ko viņš šeit piedāvā. Bet tā pa lielam tad viss ir ļoti vienkārši ieejam, nospiežam ielādēt un viss. Tālāk mums būs nepieciešams vēl daži instrumenti, ar kuru palīdzību mēs apstrādāsim dažas lietiņas, lai mēs varētu uzzīmēt karti. Un es parādīšu, kas tas ir. Tas ir LastTools, mājaslapa, kur droši vien jūs redzat. Ja, ejam arī uz support. Un šeit ielādēt pēdējo versiju. Spiežam šo un lejupielādējam to, ko viņš piedāvā. Es nezinu, kā jums savos datoros. Manā datorā visas lejupielādes saglabājās mapītē lejupielādes. Tas ir šeit, kur viņas visas ir. Mapper, LastTools un QGIS. Tā, tik vienkārši.